šādi viņš izstāstos kanāls. Garšo pēc kazas pupiem. Es nezinu, vai man šeit atkarēja vai ne. Labrīt, skatītāji un klausītāji. Šodien ir noslēdzošā diena. Šodien mēs apmeklējam to, ko mēs principā, kā mēs atbraucām, jā. Brauksim apskatīties Akropoli. Nopirkām vakar arbūzu, ielikām leduskapī atdzesēties. Un te meitenes nevar atrauties viesnīcā vienkārši ar plasmas nazīti pārgriezu. Un šīs flocē iekšā. Es arī apēdu pāris gabaliņus, nenormāls sulīgs, salds, foršs arbūs. Tagad bišķī tā no rīta tāds iestiprinājums. Mēs brokastītes jau paēdām, kā ierasts. Un tagad aizbrauksim uz Akropoli, izstaigāsim, tad arī pludmalīti. Aizbrauksim uz vienu un principā vēl vakarā kaut kāds basēniņš, kaut kāds restorāniņš. Un tad jau principā viss rīt no rīta brokastiņas un jau uz lidostu. Tagad tā, bet neslēdzieties prom. Droši vien, ka būs šodien kaut kas interesants, būs kaut kāda apskates objekti, būs kaut kas uzfilmēts, būs kaut kāds pastāsts par to, kas, ko un kā. Skatieties tālāk. Es domāju, ka būs ok, būs jautri. Ko esam nonākuši Akropoles centrā. Es izmantoju atkal foršo aplikāciju. Šitādi tas izstāsta. Un eju pa bultiņām, lai vieglāk varētu atrast, kur man jāiet ir. Tā kaut kā. Tā ir baigi viegli un forši un viss ļoti labi. Ejam, karoči. Ko iestājamies rindā, jau stāvam kādas minūtes 10. Cilvēki ļoti daudz. Pirmkārt, lai nopirkt biļetes, otrkārt, lai pēc tam izstāvētu milzīgu rindu, lai tiktu iekšā. Baigi daudz cilvēku. Bet tas jau bija paredzams. Te vienmēr ir daudz cilvēku. Tā kā neko stāvēsim un te jau redzēsim, cik tas maksā un ko mēs iekšā astīsimies. Ko laikam Grieķijā tā ir pieņemts, ka ja tu atbrauc no Latvijas, tad tev iedod 50% atlaidi. Arī šoreiz tā bija. Tā būtu katram biļetī 20 eirīši, tā kopā ir 40 eirīši. Tātad, ķipa bērniem pa velti, viņi teica, bet īstenībā tas ir, tā kā, ja tu atbrauc no ārzemēm, tad ir uz puslētāk. Bet bērniem pa velti? Tā viņi noformē. Viņi nevar noformēt par 10 eiro, viņi maksā 20 eiro. Tā būtu 80, tā ir 40. Vispār forši. Labs bonusiņš. Gāja pārējā pakaļ. Jā, tā ir policijas mašīna, kur sēž iekšā viens policists. Un nesās patkaļ gājējiem. Šitāds arī rindas ir nenormāls. Bet drīz jau tiksim iekšā. Viss ir ok. Teātris, jā. Vā, cik neinteresanti. Es tur biju. Tas ir tas teātris, amfiteātris. Bet tie pakāpiem tie jāuztaisīti. Bet es tur biju. Lejā. Viņi varbūt tur remonti. Nē, vienkārši tur ir koncerti notiek un laiž pa biļetēm. Stulbums. Labi, kāpjam augstāk, jau. Pilnīgi savādāk nekā bija. Kādā ziņā? Te varēja nākt augšā, pa taisno. Nebija tik daudz cilvēku, te bija bišķi savādāks treps. Te ir pārtaisīta tā izeja. Te bija tādas lielas treps. Tikpat daudz cilvēku? Mēs tur nevaram Nē. cilvēkiem. Nē, jāiet iekšā, jāizstaigā. Cilvēki dafigā. Pagājušreiz, kad es biju, man liekas, ka tik daudz nebija. Un bišķi savādāk te viss bija. Vismaz varēja uzkāpt uz kaut kādu ēku. Šobrīd uz nevienu ēku uzkāpt nevar. Kas ir tā dīvaini, jā. Tur varēja pat pieiet klāt pie tām arkām, kaut kā bišķīt nobildēties. Tagad neko tur nevar tādu darīt, jā. Laikam turistīs dara savu, nograuž tos akmeņus. Kaut kā tā. Bet visā visumā
atgriezties atkal šeit, iegūt kaut kādas atkal jaunas iespējas. Tas ir forši īstenībā. Kaut ko tādu lielu redzēt atkal. Nu, kaut kā tā, nu, pataisīsim kaut kādas fotobildītes, fotosesiju, kaut kādu uztaisīsim minimālo. Un tad jau dosimies uz pludmali. Tajā karstajās grupās taču nav ko darīt. Nebūtu tik daudz to turistu, vēl jau varētu, bet nu tie ir te vienkārši tūkstošiem plūst. Es nesaprotu, cik reizes te var braukt uz šeit. Nu labi, es esmu saprotu bijis 2 reizes, bet nu pārējie viņi arī brauc ar 2, 3, 5, 10 reizēm. Iespējams, ka tā. Nu labi, katrā gadījumā iespēja ir gūti. Bērni arī ieraudzīja kaut ko, to, ko nebija redzējuši. Nu, tad jau vēstures stundās viņiem kaut ko par to izstāstīs. Augstu virs Atēnām paceļas Akropole, pilsētas sirds un simbols, kur dievi un cilvēki reiz dalīja varu. Leģenda stāsta, ka dieviete Atēna un Poseidons sacentās par pilsētu, viņi dāvāja olīvkoku, viņš sāls avotu, un atēnieši izvēlējās mieru un auglību, piešķirot pilsētai Atēnas vārdu. Uz šī svētā kalna uzceltais Parthenons, ar savām nedaudz liektajām kolonnām un zelta Atēnas statuju, bija pilnības iemiesojums. No Akropoles paveras skats uz Pnīkas kalnu, kur dzima demokrātijas ideja, vara, kas pieder tautai. Un kad saule riet, baltā marmora sienas iemirdzas kā senlaiku atbalsts, atgādinot, ka Akropole joprojām ir Grieķijas dvēsele. Akropole, sākotnēji tā bija cietoksnis, bet vēlāk kļuva par svētvietu dievietei Atēnai, pilsētas aizgādnē. Tās slavenākais templis, Parthenons, celts no pentelika baltā marmora 5. gadsimtā pirms mūsu ēras, un tā arhitekti izmantoja pārsteidzošas optiskās korekcijas. Kolonnas ir nedaudz izliektas uz āru, lai no attāluma neizskatītos ieliekušās, bet pamatne viegli izliekta uz augšu, lai radītu pilnīga taisnuma ilūziju. Arī kolonnas stāv nedaudz slīpi uz iekšu, un, ja to līnijas pagarinātu, tās satiktos ap 2 kilometriem virs tempļa, precizitāte, kas abrīnojama pat mūsdienās. Katru gadu Akropoli apmeklē ap 3 miljonu cilvēku. Vasaras sezonā tā ir atvērta no 7 rītā līdz 8 vakarā, bet ziemā atvērta līdz 5 pēcpusdienā. Ieejas biļete maksā 20 eiro, bet ziemā 10 eiro. Studentiem līdz 25 gadu vecumam un bērniem no Eiropas Savienības ieeja ir bez maksas. Braucām uz vietu tādu pludmalīti šitien, tur ir, ko apstīt. Kāda ir tāda forša vieta, reku. Ūdens vēs, patīkams baigi. Tā kā nopeldēsimies un pēc tam aizbraucam uz Poseidona templi, vēl tur bišķīt uz priekšu 37 minūšu attālumā. Tā kā, viss turpinās, vajag foršais ūdens. Davai, sojas ir peldēt, es nevaru sagaidīt, to ir čau.
saki? Šī visvaršākā vieta? Nu saki, neburbuļotot netīro ūdeni, sāļo. Es gaidu lidmašīnu. Nu ko, izdomājām atbraukt vēl uz pēdējo objektu Grieķijā, uz Poseidona templi. Jā, un tad mēs Grieķijas apskatu beigsim. Un rītā jau lidosim mājup, jo visu, ko gribējām, es domāju, ka esam jau redzējuši un apskatījuši. Tālūk. Nu lūk, nu reku ir tas Poseidona templis. Viņam skāršas. Sēžam un čilojam. Skatāmies uz Poseidona templi. Fantastiska diena. Labvakar šoreiz, klausītāji un skatītāji, nevis labrīt, kā es parasti vēršos pie jums. Ir pēdējais vakars mums Grieķijā. Beidzamais, nevar teikt, ka pēdējais, beidzamais. Un esam atkal tajā foršajā ģimenes restorāniņā. Un speciāli priekš mums es pasūtīju šodien, lai mums būtu sagatavots tieši jēra gaļas steiks. Un tā viņš lūk izskatās. Smarža ir fantastiska, garš jau mēs zinām. Žēl jūs nejūtat to smaržu. Mums ir atkal grieķu salāti. Kā ierasts vienmēr maizīt uzgrilē atnes, jā. Nu ko, fantastisks ceļojums, fantastisks noslēgums. Rītā kravājām koferus un uz lidmašīnu atpakaļ Latvijā. Varbūt kāds grib kaut ko arī pateikt? Paldies šoferim, ka mūs izvedi. Vakar mēs bijām mājās pusdivos. Jā. Meitenes, jums kādas emocijas? Vēl jau nevar savākt. Man patīk zirgi. Alisai smaids otrojām. Un Ērika, kas tev patika no šī ceļojuma visvairāk? Viņai patika stabiņi. Viņa var atbildēt uz savu jautājumu pat. Kas tev patika? Tie zirgi, protams, un pēc tam tie stabiņi. Jā, super. Paskaidro, kas ir stabiņi? Stabiņi ir tās celtnes, tempļi un tādas lietas, jā. Ērika, jūs māja par to visu. Bet okei, vakars ir noslēgsies, drīz mēs paēdīsim, un tad varbūt viens kopīgs mums tāds. Tā kā tā, laikus, sekojam kanālam, obligāti abonējiet, tie, kas nav abonējuši, būs vēl jauni video, būs vēl jauni ceļojumi. Maksimāli cenšos ielikt iekšā informāciju, tā, kas ir nepieciešama arī citiem ceļotājiem. Tā kā paldies, ka skatījāties, paldies, ka sekojat. Jūs esat paši labākie skatītāji.
Tā kā komentējiet. Būs prieks palasīt jūsu foršos komentārus. Un viss sakam atā. Ceļojuma izmaksas. Lidojums 4 personām 1320 eiro. Autonoma, degviela, maksas ceļi 762 eiro. Viesnīca un dzīvoklis 526 eiro. Izklaides un apskates objekti 314 eiro. Maltīte, suvenīri, veikalu apmeklējumi 1020 eiro. Grieķijā 7 dienās nobraucām 2280 kilometrus. Septiņu dienu ceļojums uz Grieķiju kopā izmaksāja nepilnus 4000 eiro, kas ir 140 eiro dienā uz vienu personu.